jūtu lielo atbildības, bet es mazliet tomēr atļaušos pajokoties. Sākšu ar tādu jautājumu. Ja jums jautātu, kurš no latviešiem Latvijas vārdu nes šobrīd godam pasaulē vislabākajā veidā? Mēs kulturāli cilvēki, protams, es kā mūziķi noteikti sāktu ar kādu dziedātāju, Elīna Garāņča, Andris Nelsons, Inese Galante, kas vēl? Marisa. Es gribēju tā kulturāli, ja? Un tā augsti inteliģenti. Nu, protams, aptaujājot ne tikai jauniešus, savus dēlus, viņu draugus, arī visapkārt, protams, jūs teicāt pareizi, Porziņš, galvenais jaunietis, ir 20-gadīgais Kristaps Porziņš. Bet man, kā cilvēkam, kas no sporta stāv galīgi tālu, vismaz kopš brīža, kad man vijoļu skolotāja maniem vijoles pirkstiem aizliedz pieskarties bumbai, līdz ar to man ar sportu, diemžēl, un ar sporta spēlēm nav nekādas attiecības. Un, lai arī cik atverot Delfus intensīvi puiša bilde redzama, ja viņš būtu Kristaps Bērziņš, Ozoliņš vai Liepiņš, piemēram, es neatvērtos rakstu un neizlasītu. Man neinteresē piedošana basketbols, bet viņš ir Kristaps Porziņš. Un šis uzvārds skan kā dziesma. Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Porziņš. Nu, jāsaka, jebkuram cilvēkam, kas kaut mazlietiņa saistībā ar folkloru bijis, šis vārds ir labi zināms. Jo vienīgā teicēja, mums ir daudz teicējas Latvijā, bet vienīgā teicēja, kuras visu mantojumu, sākot ar mīklām, receptēm, sakām vārdiem, beidzot ar dančiem, ar dziesmām, ar ziņģēm. Tas viss ir iemuždināts grāmatā, un tā ir Veronika Porziņģe. Veronika Porziņģe. Šī ir tā grāmata. Pār 200 lapas pušu, pār 2000 vienību. Un pēc viņas uzvārds jau saka priekšā Porziņģe. Tie, kas mazliet vācu valodu saprot, tā tad dziesma, dziedātāji. Bet ko nozīmē tā pirmā puse? Porziņģe. Tā kā man ir tā laime savulaik sastapt Jāni Poriķi, kurš ir tas cilvēks, kas reanimēja, atdeva Latvijai atpakaļ etnogrāfisko kokli, kas vispār bija mirusi. Un Jānis Poriķis, no suitiem, protams, viņš mums daudz ko mācīja par suitiem. Pors suitu valodā ir purvs. Poriķis, poriņš, pormale, portaka, porziņģe. Nu, tā tas vārds ir. Man ļoti patīk etimoloģija, izdibināt, ko tas vārds. Tātad purva dziesma, purva dziedātājs. Etimoloģijas vārnīcās neatrodu, arī vārdenēs neatrodu. Vai ir vai nav? Un kāds putniņš slēpjās zem tā Porziņģa. Zvanu šīs brīnišķīgās grāmatas autorei. Autorei tādā veidā, ka viņi to visu sakopojas, jo Veronika jau pati rakstīs visas savas ziņas uz lapiņām, bet Dace Nastevičs ir tas brīnumainais, unikālais cilvēks, kas vairākus gadus veltīja, lai to visu dabūtu iekšā grāmatā. Zvanu Dacei un prasu, vai Porziņš ir purva dziedātājs vai nav. Un viņa saka, tā dzimta suitos ir ļoti varena, sazarojusies, un tas uzvārds bijis ar tādām niansēm, jo ir gan Porziņģis, gan Forziņģis. Atkal jāņem vācu valodu palīgā. Ko lai dara? Ir mums ģermānisms, nekautrēsimies no tā. Tā ir mūsu kultūra. Un ja tā skatās, Forziņš sanāk priekšdziedātājs. Un tas īstenībā pēc būtības ir jau labāk nekā purva dziedātājs. Jo priekšdziedātājs, tā ir teicēja, tā ir saucēja. Un latviešiem par laimi saucējs nesauc tuksnesī. Latviešiem, kur ir saucēja, tur ir locītāja un tur ir vilcēja. Šī svētā trīsvienība, tā ir senā mūsu daudzbalsība, kas saglabājusies tieši suitos. Mēs vakara gaitā varētu izmēģināt to trīsbalsību ar jūsu piekrišanu. Bet tad es turpināšu. Tātad mums ir Kristaps Porziņģis, viņa vecās mammas māsa Veronika Porziņģe, un tagad jāpievēršās ziedonim. Veru vaļā Kurzemītes 2. daļu, no sākuma meklē pirmajā neatradu, 2. atrodu 137. lapas pusi. Jā. Ir mans ziedonis ierodās pie Veronikas Porziņģes suitos. Viņš ierodās un kopā ar viņu, kā gadījies, ir arī Andrejs Migla, režisors, kas tieši tajā brīdī, 72. gadā, sāk veidot savas slavenās suitu kāzas. Ir apzinātas dziedātājas, visas sanāk pie Veronikas kā pie tādas jaunākās, kas varēja labāk padziedāt, bet tur sapulcējās. Un visu to dienu es pieņemu, varbūt vairākas, tas nav rakstīts grāmatām,
Imants klausās šīs dziesmas. Viņš klausās šīs dziedātājas, kas tai brīdī vēl nav slavenās suitu sievas. Viņas ir Alsūgas etnografiskais ansamblis. Pēc gada, kad Gunārs Piesis filmē Putvēņus, tad šīs dziedātājas pārtopa par suitu sievām 73. gadā. Un Veronika, protams, ir viena no viņām. Un man liekas, ka tieši šajā viesošanās reizē pie suitiem Imantam Ziedonim viņš kaut kā ienirst dainu pasaulē. Man ir tāds sajūta. Jo pēc tam paiet labs laiciņš, līdz 80. gadu sākumā parādās tā doma, ka vajag katram savu tautas dziesmu. Un tā tad ir pagājuši 10 gadi apmēram, un nāk klajā grāmata, kas man personīgi bijusi galvenā grāmata manā ceļā, manā sapazīšanās ceļā ar tautas dziesmām. Jo ko viens jauns cilvēks var darīt, ja viņam ir 218,000 dainās, 245,000 tagad jau arī grāmatās, bet tā laikā vēl nē, tikai rokrakstos, fondos. Tie ir tūkstoši, tie ir miljoni, kam zinām dziesmu, un jaunam cilvēkam viņam nav atslēgas. Viņš nezina, no kura gala sākt, viņam ir bail pat toties tam visam. Un tad Imants Ziedonis uzraksta grāmatiņu. Diemžēl šī nav tā grāmatiņa, ko es esmu nolasījusi. Jo tā grāmatiņa, tā baltā, atcerieties, tā pirmā bija tāda balta, koši balta. Viņam ceļo no vienas manas skolnieces pie otras skolnieces, es nopirku tikko tādu kārtējo izdevumu. Tātad, tu dzīvoji dižu darbu. Man liekas, ka tā ir atslēga, tas ir ceļš, tas ir tāds sirds, kas palīdz jebkuram cilvēkam ieiet dainu pasaulē. Bet Imants Ziedonis raksta tur, kā viņam pašam tas palīdzēja, jo viņš meklēja kaut ko īpašu, viņš meklēja kārtību, sakārtotību, ritmu, kas mūsu tautai ir palīdzējis izdzīvot. Viņš to gribēja atrast, viņš to atrada. Un tas galvenais, ko viņš atrada, ir tāda atkal trīsvienība, gluži tā kā Burdona dziedāšanā pie suitiem. Tas ir kopt sevi, kopt savu tautu un kopt ideju. Un šīm visām trijām būtiskajām lietām jābūt gan rīz vai vienlaicīgi. Un tāpēc es tagad tā kā gribu aicināt visus, kas pazīst jaunus, brīnišķīgus, degošām acīm un siltu sirdi mīloši cilvēkus, tā kā mazliet pirms jūs rakstiet savus pieteikumus Rabarberam, padomājiet, vai ir šīs trīs lietas. Kopt sevi, es kopju sevi, apkārtējo savu skolu, savu pilsētu, Latviju. Un vai ir tā ideja, vai ir tie principi, vai ir ideja lielā. Un ja tas viss trīs ir, tad droši rakstiet mums, laiks ir, padomājiet. Un ja kāds no jums nav lasījis šīs grāmatiņas, ko es nosaucu, varbūt, ka pameklēt bibliotekās. Ir vēl 2 grāmatas jauniem cilvēkiem domātas. Tās vispār būtu tā kā pat obligātā literatūrā, bet tikko pasaku obligāts, tā vairs negribas lasīt. Bet, es iesaku varbūt šogad, varbūt citu gadu, kas jāzina meitiņām un puisīts augu. Tās ir 2 jau tādas 1000 vairs nav jālas. Tur mans ir salicis jau to pašu labāko, kas ir jau caur sietu izgājušo. Tā kā meklēt tās atslēgas īstās. Un atgriežoties pie Kristapa Porziņa, es pieņemu, ka kāds viņu arī noteikti atsūtīs mums, ka viņš ir pelnījis. Protams, ka viņš ir pelnījis. Un pie tam, kas man ļoti patīk, ne jau tikai tas, ka viņš tik skaisti met, es tagad arī sāku skatīties, kā viņš met to vumbu. Jā, tāpēc, ka Porziņas. Bet tā ģimene, par to arī amerikāņi brīnās. Kāda ģimene? Un man liekas, tas ir tas suitu nopelns, ka ne tikai latviešu vārds, bet arī suitu vārds būtu godā jāceļ, tāda ģimene, tāda dzimta. Tā, lai mums izdodās brīnišķīgi pretendenti uz Rabarberu balvu.